Sveiki! Laipni lūgti mācību programmā vadītāja loma un atbildība pirmajā modulī. Pirmais moduls ir par mērķu izvirzīšanu. Un šajā modulī par 3 pamattēmām. Pirmkārt, kas ir mērķis? Otrām kārtām, kā organizācijā veidojās mērķu hierarhija. Un treškārt, kādi tad ir kvalitatīvi izvirzīta mērķa parametri. Kā atpazīt, ka mērķis ir kvalitatīvs. Kas ir mērķis? Mērķis ir noteiktā termiņā sasniedzams rezultāts. Un, ja mēs runājam par mērķi, tad mērķis ir sadaļā, kur mēs saliekam kopā to, kas notiek organizācijas iekšējā vidē, ar to rezultātu, ko no organizācijas sagaida ārējā vide. Vai arī, ja tas notiek organizācijas iekšienē, respektīvi jūsu komanda ir tā, kas strādā uz kaut kādiem organizācijas iekšējiem mērķiem, tad jebkurā gadījumā būs kādi ne jūsu komandā strādājoši cilvēki vai funkcijas, kas sagaidīs to rezultātu, ko jūs sagaidat. Mērķis atbild uz jautājumu, kāpēc mēs kaut ko šeit darām, un faktiski ir viens no tādiem pamatmotivatoriem, kāpēc cilvēki vispār izvēlās strādāt vienā vai otrā organizācijā, vienā vai otrā komandā. Ja ir skaidri zināms mērķis, ir arī skaidri saprotams, kas ir tas, tad ko un kāpēc es šeit daru, un kas ir tas, kas man palīdzēs tikt uz priekšu, un kāpēc es jūtos svarīgs kā cilvēks, jo es strādāju kāda lielāka, svarīgāka mērķa vārdā, ko man palīdz sasniegt šī te organizācija vai būšana kopā ar konkrētiem cilvēkiem. Organizācijas mērķus mēs sasniedzam procesā, respektīvi mēs primāri definējam organizācijas mērķi, un tad seko process, kas ir nepieciešams, lai šos te mērķus sasniegtu. Procesi bieži vien ir daudz dažādi, iespējams arī paralēli sarežģīti, ne tik vienkārši, ka varbūt ir attēlot šajā prezentācijā, bet vizualizācijai noteikti nodara šī te vienkāršotā schēma. Respektīvi, lai organizācijas mērķi sasniegt, mums ir process 1, process 2 un process 3. Lai katru procesu veiktu, ir nepieciešams kaut kādas konkrētas kompetences, zināšanas, prasmes un iemaņas, lai šo te procesu vispār varētu izdarīt. Un šīs te prasmes un kompetences nosaka to, kāda veida profesijas, kāda veida cilvēki tiks piesaistīti organizācijai, lai šīs te darbības veiktu un attiecīgi sasniegt organizācijas mērķus. Tas arī ir tas, kas noved un parāda šo te tādas organizācijas mērķu sasniegšanas schēmu tādā piemērā, kas ir ar tas, ko es izvēlējos, ir piemēram bulciņu cepšana, respektīvi, ja ideja ir, ka tas rezultāts, ko mēs redzam, ir izcepts kanēļmaizītes, tad, lai šo te mērķi sasniegt, izceptu kanēļmaizīti, tad ir vairākas darbības. Pirmkārt ir jāiejauc mīkla, tad tās maizītes ir jācep, un treškārt šīs maizītes ir jāpārdod. Respektīvi ir 3 procesu soļi līdz tam, lai šī maizīte tiktu pārvērsta tādā vērtībā, kas ir ļoti būtiska un svarīga. Un kādam citam ārpusē vajadzīgi. Organizācijā šie te mērķi ir bieži vien daudz un dažādi un daudz dažādos līmeņos. Ja tādā kanēļmaizīšu cepšanas piemērā tas ir ļoti vienkārši un ļoti labi redzams, tad lielās sarežģītās organizācijās šo te procesu nav tik viegli varbūt pamanīt un nav tik viegli arī izskaidrot, kā tas faktiski darbojās. Tas, kas šeit var palīdzēt tāda organizācijas mērķu hierarhija, paskatoties uz to, kā šie organizācijas mērķi saliekās tādā secīgā kārtībā. Tad pirmais solis viennozīmīgi ir vērtība. Vērtība tas ir tas, ko bizness vai jebkura organizācija piedāvā sabiedrībai, klientiem. Daudzi saka, ka, protams, ka vienīgā vērtības, ko mēs visi tiecamies, ir nauda vai atalgojums vai finanses. Tas ir veids, kā šo vērtību var izteikt, bet cilvēki visbiežāk pirks nevis konkrētu kanēļmaizīti, bet, piemēram, apmierinās izsalkumu vai gribēs vienkārši labi sajusties. Tāpat cilvēki pērk kaut kādas, piemēram, zināšanas, skaistumu, siltumu, vērtības, kas ir
ko ir radījusi organizācija. Respektīvi, šī te vērtība vai tā primārā funkcija, tad kas ir tas, ko mēs kopā radām, kas ir tas, ko mūsu preces un pakalpojumi nodod klientiem un sabiedrībai, tā arī ir vērtība, ko rada organizācija. Lai šī vērtība nokļūtu līdz cilvēkiem, ļoti būtiska dimensija ir klienti. Citreiz to arī sauc par tirgu, respektīvi, kas tad ir šie te mūsu uzņēmuma klienti, kuri lieto vai iegādājās šo te preci vai pakalpojumu. Un tas, kurā vietā šos te klientus mēs satiksim, kādā veidā mēs šīs te preces vai pakalpojumus viņiem piegādāsim, cik lielu vai mazu cenu mēs varēsim noteikt par savām precēm vai pakalpojumiem, to nosaka tieši mūsu izvēlētā klientu niša. Kad ir zināms, kas ir klienti, tad tas arī mums palīdz izveidot visus iekšējos procesus. Tad mēs zinām, kas ir gan tās darbības, kas ir jāveic, gan lai šo te preci vai pakalpojumu saražotu, gan mēs arī zinām par to, kādām tad ir jābūt, piemēram, klientu attiecībām vai kādam ir jābūt šim te klientu servisam, lai mūsu izvēlētie nišas patērētāji būtu tie, kas ar prieku iegādātos šīs te preces un pakalpojumus. Nu, kad ir skaidri nodefinēti iekšējie procesi, tad tas nākamais solis ir spēt paskatīties uz to, kas tad, respektīvi mēs paskatīties, bet nākamais solis ir izvēlēties darbiniekus, cilvēkus, kuri ir vispiemērotākie, kuriem piemīt šīs te vajadzīgās kvalifikācijas un kompetences, lai šo te iekšējo procesu norisi varētu nodrošināt. Atgriežoties pie piemēra par smalkmaizītēm, tad, piemēram, ja vērtība ir smalkmaizīte, kas tiek piedāvāta tirgū, tad šeit var būt divi scenāriji. Viens scenārijs ir, kur klienti ir kādas mazas jaukas kafejnīcas apmeklētāji, kur skaidrs, ka smalkmaizītes cena var būt noteikti ļoti augsta, jo tā nāk komplektā ar jauku, patīkamu vidi, personisku apkalpošanu. Otrs variants, šī pati smalkmaizīte var tikt pārdota kādā lielveikalā, plauktos kopā ar daudzām citām smalkmaizītēm, kur, protams, cena produktam būs pilnīgi savādāk nekā tas ir mazā privātā kafejnīcā. Un savukārt arī apjoms būs ļoti, ļoti atšķirīgs. Nu, tad vienā gadījumā process, kas tad ir tas iekšējais process, kā mēs nodrošinām, lai šī te prece tiktu saražota, tad, ja vienā gadījumā tas iespējams pat būs roku darbs ar ļoti personisku iesaisti, tad otrā gadījumā visticamāk šīs te maizītes tiks ceptas ļoti rūpnieciskā veidā un tā ļoti lielu daļu procesu iespējams pat veiks mehanizētas iekārtas. Un speciālisti, kas būs nepieciešami, nebūs tik daudz cilvēki, kas prot mīcīt mīklu un veidot smalkmaizītes, bet iespējams inženieri, kas spēj nodrošināt to, ka šīs tehnoloģijas darbojās. Ceru, ka šis palīdz iegūt šo ieskatu par to, kādā veidā, neskatoties to, ka tiek radīts pat produkts ar pilnīgi vienāds produkts, cik ļoti var atšķirties gan klienti, gan tas, kādā veidā organizē iekšējos procesus, un kāpēc iespējams vienā organizācijā notiekošie procesi nav tik vienkārši pārkopējami un lietojami citā organizācijā. Lai gan mērķis, ko abas organizācijas cenšas sasniegt, viennozīmīgi ir veiksmīga arī finansiālā darbība. Tad, lai tie mērķi tiešām labi strādātu, ir ļoti svarīgi ievērot tādus kvalitatīvos parametrus, kas ir nepieciešami, lai šis te mērķis vispār tiktu uztverts, lai cilvēki to vispār arī uztvertu kā mērķi un spētu fokusēt savas rīcības šī te mērķa sasniegšanai. Un tāda kvalitatīvi izvirzīta mērķa parametri ir tā saucamais smarter princips, kuru bieži vien mēs esam kaut kur dzirdējuši, ikdienas lietošanā bieži vien savukārt piemirstam. Un smarter nosaka tādus 7 pamata elementus. Pirmais ir tas, ka mērķiem ir jābūt precīziem, viņiem ir jābūt precīzi definētiem. Respektīvi, smalkmaizītes ir jācep nevis vairāk, bet viņas ir jācep par 100 gabaliem vairāk.
Tātad viņš ir precīzi nosakāms. Tas arī uzreiz attiecās uz otru elementu, kas ir mērāms. Tātad mērķim ir jābūt izmērāmam. Ja mērķis nav izmērāms, tad ir grūti pateikt, tad vai tas ir noticis vai nav noticis. Un patiesībā par mērījumu der jebkas, gan gabali, gan reizes. Iespējams, pat ir situācijas, kur var mērīt arī sajūtas kaut kādās skalās. Mērķiem ir jābūt sasniedzamiem. Nesasniedzami mērķi ir, lai gan bieži vien izklausās varbūt iedvesmojoši, nevienmēr ir tie, kas spēj noturēt cilvēku motivāciju. Tieši šī mērķu sasniedzamība ir tas, kas ļauj cilvēkiem justies gandarītiem par to, ka ir paveikts kāds darbs. Mērķiem ir jābūt arī būtiskiem, kas ir varbūt nedaudz pretrunā ar to sasniedzamību, jo tad, ja tas mērķis atkal pārāk vienkāršs un ir pārāk piezemēts, tad mēs ātri vien pie tā kā cilvēki pierodam, un mums tas vairs nešķiet motivējoši strādāt šī mērķa sasniegšanas vārdā, jo tas ir tāds parasts notikums. Un tas 5. elements ir laiks. Tad visiem mērķiem ir jābūt noteiktā termiņā. Ja šī termiņa nav, tad principā tas var ilgties diezgan ilgi un bezgalīgi. Laika noteikšana ir būtiska visiem mērķiem, ne tikai tāpēc, lai cilvēki varētu saņemties un pēdējā brīdī tomēr izdarīt. Laika noteikšana ir būtiska arī tajā kontekstā, ka dažreiz mēs mēdzam izvirzīt mērķus, kurus mēs šodien domājam, ka ir vērts strādāt šo mērķu sasniegšanas virzienā, bet iespējams, ka pēc pusgada, gada vai pēc vēl kāda perioda mēs secināsim, ka viss ir labi, bet konkrētais mērķis varbūt vairs nav aktuāls kaut kādu iemeslu dēļ. Un pēdējie 2 burti, kas ir E un R, viens ir par ekoloģiskumu, respektīvi mērķiem ir jābūt saskaņā ar cilvēka vērtībām un arī organizācijas vērtībām, strādāt tādu mērķu vārdā, kas ir pret cilvēku pamatpārliecībām, cilvēkam ir ļoti grūti un sarežģīti. Mazākais, ko cilvēki tajā brīdī prasa, ir algas pielikums, kas nevienmēr ir attaisnojams un nevienmēr ir pamatojams. Pie tam ilgstoši, naudas pielikums, algas pielikums nerisina to problēmu, ka man katru dienu ir jādara kaut kas, kas tik ļoti ir pretrunā ar to, kam es patiešām ticu. Un mērķiem ir jāsniedz gandarījuma sajūta, jābūt priekam par to, ka šis mērķis ir sasniegts, un tad mēs zinām, ka šis mērķis ir bijis tiešām kvalitīvs. Tad šie 7 principi, kas ir apvienojami nosaukumā SMART, ir tas, kas palīdz cilvēkiem un organizācijām virzīties mērķu sasniegšanas virzienā, jo ir skaidri zināms, kas tiek sagaidīts. Jāsaka gan uzreiz ikdienā, ka šie mērķi, kas tiek formulēti, bieži vien no tā garā sarakstā pamatā tiek izmantotas 2 parametri. Viens ir šī izmērāmība un otrs ir laiks. Pārējie parametri ir tādi, par kuriem ir jāatcerās, ka tie arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ir labi, ja tie ir jau nofiksēti tādā organizācijas iekšējā vidē un kultūrā. Un noslēgumā piemērs darba uzdevuma formulējumam, kā tas būtu, lai tas uzdevums būtu skaidrs un saprotams. Tad tas piemērs būtu, ka nevis no rīta atnākot konditoram dot uzdevumu lūdzu cept maizītes, kas principā iedod cilvēkam ļoti lielu brīvību, gan izvēlēties, kādas maizītes cept, cik daudz, kādā formātā. Tas cilvēks tajā brīdī var sākt ļoti rīkoties pēc tā, ko viņš uzskata par labu un pareizu. Ja biznesu interesē konkrēti rezultāti, tad droši vien labāks aicinājums darbam būs lūdzu uzcept 1000 kanēļmaizītes šodien līdz 12. Cilvēkam ir skaidrs, kas ir jādara, un viņš var veiksmīgi šo uzdevumu pildīt.
Šajā modulī apskatījām mērķu izvirzīšanas pamatprincipus, definējot to, kādā veidā tad mērķi tiek organizēti organizācijas hierarhiskajā struktūrā, sākot ar to, kas tad ir tā vērtība, ko organizācija rada, kas ir potenciālie klienti un kā tas nosaka vai maina iekšējos procesus, kas notiks organizācijā, un definē to, kādas prasmes un kvalifikācijas ir nepieciešams cilvēkiem, kas šos mērķus sasniegs. Un noslēgumā mēs runājām arī par to, kādā veidā tad kvalitatīvi definēt mērķus, ievērojot SMART principu, lai gan pašam vadītājam, gan arī cilvēkiem, kas strādā komandā, ir skaidrs, kas ir tas, kas ir šodien jāizdara, lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi. Paldies!